čempionāta 13. spēle. Savās mājās uzņemam Slampas komandu. Sākums, gribētos teikt, tāds stipri bikls, nonākam iedzinājos 1-3 un tad spēli sakārtojam. Viens no tiem, kurš palīdzēja sakārtot, protams, vārdsargs Oskars Venskus, un Oskar droši vien sāc ar savu komentāru par to, kas šodien notika laukumā. Es īsti nezinu, sākumā mēs iemetām pirmie, varbūt mēs par daudz kaut ko sadomājāmies vai kaut kas, un vienkārši palaidām to spēli tādā brīvgaitā, un 3 goli bez atbildes, un pēc tam mazliet saruna ar treneru ģērbtuvē, pēc tam sagatavojāmies kārtīgi, noskaņojāmies, un tad jau atnācām atpakaļ spēlē. Kādi bija tie akcenti, ko treneris saka pārtraukumā, lai saburinātu komandu? Nē, vienkārši tas, ka vairāk koncentrācijas un tā teikt atdevis jāliek ārā tajā spēlē, jo citreiz citreiz kaut kas galvā ir tā, kad liekas, ka var visu uz vienas kājas un kad nevajag to pilno atdevu. Tad, kad ieslēdzās visa komanda un arī ieslēdz domāšanu, tad jau mēs varam lielas lietas darīt. Pēdējā laikā diezgan daudz spēlētāji mums ir izkrituši ar savainojumiem, esam salīdzinoši īsākā sastāvā. Vai tu kā vārdsargs arī to kaut kādā veidā izjūti, jo man vismaz atmiņā ir stāsts par iesildīšanos, ka tas periods, kur jūt, ka spēlētāji nav tie paši 16, 17, bet cik šodien bija 12, manuprāt, spēlētāji pietiekami aktīvi. Vai tu to izjūti? Protams, kā jau tu teici, iesildīšanās to var ļoti labi just, jo dažos vingrinājumos nepietiek vienkārši cilvēki, lai mēs varētu tos darīt. Un arī spēlē tas, ka mēs esam ar 2 maiņām, citreiz pietrūkst skābeklis. Pēc tam mēs pieļaujam tādas paviršas kļūdas, kas gan jau nenotikt, ja mēs būtu 3 maiņās un būtu, tā teikt, vairāk atpūta bijusi. Šodien DJs divreiz paspēja izsaukt Oskars un tribīnas bļāva Venskus. Tas tāds droši vien diezgan foršs brītiņš, kur piedzīvot, ne? Jā, tādā ziņā ļoti forši. Pirmo reizi man tā ļoti patīkami tas bija. Kāds pats vērtē savu sniegumu, jo es tā skaidri atceros kāds 3-4 epizodes, kur bumbiņi jau praktiski uz līnijas un tūlīt būs tīklā un Oskars kaut kā mistiski paņem izdeju ārā. Sākums, it kā sākumā viss bija ok, bet tad viena tāda pavirša kļūda no manis tehniski slikti nospēlēja. Un pēc tam treneris vēl bišķi pateica par to un sanāca bišķi piedomāt. Un pēc tam jau visa spēle aizgāja vienkārši tādā brīvgaitā, ka tu jau vairs nedomā, tu vienkārši dari un vienkārši viss līp pie rokām un bez variantiem viņiem. Par tādu atmosfēru un to izjūtu nākt uz šo spēli. Pirmkārt jau labdarības spēle, daram labas lietas, kopīgi ziedojam naudiņu bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat tās iznākšana rūķu cepurēs, tribīnes, es teiktu, praktiski pilnas. Noskaņojums, man liekas, ka tribīnēs arī ļoti labs pēc šādas spēles. Kā tu pats jūties pie šī visi, ko mēs piedzīvojam šodien? Šodien bija ļoti varēja just tā teikt svētku sajūtu, kad tūlīt būs svētki, kad viss sanāk kopā. Varēja tiešām just, kad arī cilvēki izbauda to floorbalu, ko mēs viņiem piedāvājam. Vēl noslēdzot, gads jāpabeidz Talsos ar iespējams ļoti spraigu cīņu. Kā pats to gaidi, vai tā ir ļoti svarīga, vai tomēr kārtējā spēle? Es jau teiktu, ka kārtējā spēle, es nemaz nezināju, ka mums šogad vēl ir viena spēle paredzēta. Bet, jāizbrauc uz Talsiem, jāpabeidz gads ar uzvaru un jāiet, tā teikt, jaunā gada atpūtā uz dažām dienām. Laba noceļa, principā, mājās noslēgs gads un ļoti cerams, ka arī Talsos būs līdzīgi, tāpēc novēlam veiksmi un uzvaru, lai noteikti, tā kā tu saki, gadu pabeidzam ar pozitīvu notu. Paldies!